Esiet sveicināti ar mani kopā šodien neatkarīgās rīta avīžu žurnālists Juris Paideris. Labdien, Juri! Labdien! Kas notiek šo brīdi Latvijā politikā, kas tev šķiet aktuālākais? Es domāju, ka tas pagājušās nedēļas ieskicētais notikums bija, Tas ir kas? Bija Nacionālās apvienības pieprasījums atbrīvot ministru, kas tika pausts tādā visai antikonstitucionālā formā. Jo, ja mēs atšķirām Latvijas satversmi, tad ministri, kas izriet no satversmes 55. panta, ir atbildīgi ministru prezidenta priekšā. Tad 55. pants nosaka, valsts prezidents aicina ministru prezidentu, savukārt 55. pants nosaka, ministru prezidents uzaicina ministrus. Un tātad līdz ar to ministru prezidents drīkst, jebkurā ministram pateikt, sorry, es jūs vairs neaicinu, ja? Tāds ir ministru prezidenta tiesības. Un tad, protams, satversmē raksturo, kā vēl var mainīt ministrus, Saeima izsakot neusticību ministram. To, ka partija atsauc ministru, ja, kas tika deklarēts, šī ir tāda ļoti dīvaina, nekonstitucionāla forma, un kas vairāk izskatījās pēc ministru prezidenta pazemošanas. Ministru prezidenta vai ministra konkrētā? Ministru prezidenta konkrēti izskatījās pēc Dombrovska, Valda Dombrovska publiskas pazemošanas. Kādā jo veidā tas ir? Nacionālā apvienība uzņēmās tiesības, kuras pieder nevis viņiem, bet kuras ir ministru prezidentam. Un tad attiecīgi, un tad Valdim Dombrovskim bija jātaisnās kaut ko jāstāsta par koalīcijas līgumu. Tā vietā, lai Valdis Dombrovskis pateiktu, kad izlasiet satvērsmi pirms ejiet iekšā politikā, ja? Un ka principā tas, ko jūs darat šobrīd, ir lielā mērā valsts satvērsmes principu, ja? Tāda, teiksim, apsmiešana, graušana, ignorēšana un cīniska attieksme pret tiem, ja? Tā vietā viņš kaut ko stāsta par koalīcijas līgumiem, ka tie ir svarīgi. Man uzturēs svarīgi ir satvērsme. Un tas satvērsmes ievērošana. Labi, šonedēļ tā kā drusku nāca tāda apskaidrība dažiem nacionālā bloka. Viņi tā kā īsti tā kā drusku to retoriku samazināja. Bet es domāju, ka tā kā nacionālā bloka balsis bija vajadzīgs priekš valsts budžeta, tad ministrs prezidents neko viņiem īsti nevarēja iebilst. Ja? Un līdz ar to es domāju, ka to reakciju, kāda būs, varēsim redzēt pēc tam, kad budžets tiks apstiprināts, un tad varbūt arī varēs redzēt, vai Valdis Dombrovskis ļaus visiem slaucīt kājas savā uzvalkā vai neļaus. To mēs redzēsim pēc brīža. Tas ir par Valdu Dombrovski, jā, protams. Viņš var pirmkārt tad nepiekrist, viņam ir viss labi, tad viņš uzreiz sajiet ragos ar Nacionālo apvienību. Bet pats Bordāns, arī, ja tu saki, ka tas varētu būt satvērsmes pārkāpums, viņš taču var vērsties tiesā. Nē. Vai? Pagaidā. Tātad viņam ar Saeimu izteikt neusticību. Protams. Un viņam var ministru prezidents palūgt aiziet. Un ja viņš pats, ja nav neviens no šiem, un viņš pats neiesniedz demisiju, viņš paliek. Viņam nav jāiet. Jā, bet tad šajā gadījumā, ja Dombrovski pierunā un Dombrovskis mīnā miera labad arī saka, tad Bordāna kungs, ejiet, stupājiet. Tad neko. Labi, bet kāpēc, kā tev šķiet to Nacionāla apvienība šādi rīkojās? Viņi vispār beidzamājās. Šajā rudenī Nacionālā apvienība ir nemitīgi ziņu veidotāji, ja tā saka, ņūsmēkiet, kā saka. Nē, var, protams, ironizēt. Tad viena no tādām ironijām būtu, viņi atriebjās Bordānam par to, ka viņš ierosināja nojaukt uzvaras pieminieku. Tas ir atriebība, ja? Tātad tas, kurš to ierosināja, tagad mēs viņu sodīsim. Ja? Tas varētu paironizēt. Protams, ir daudz dažādu skaidrojumu par to, ka tur tagad kaut kāda maksāt nespējas biznesa, teiksim, tur kaut kādas pretrunas ir samilzušas tik tālu, ka tad tikai kaut kāda tur kombinācija pārbīde, glābšot tur kaut kādus tādas runas. Arī, protams, klīst. Bet iespējams, ka varbūt tās arī, teiksim, ik viens cilvēks arī dažkārt apspriež savu nākotni, un varbūt tās, ka tā tad ir uzzināts, ko, piemēram, kāds no pašreizējiem ministriem, ja, kā viņš kaut ko raugās uz nākotni, ko darīt turpmāk, ko darīt pēc gada, pēc diviem, ja, un ka tāda informācija nonāk līdz citiem, un tad, protams, tiek pieņemt lēmumu un tam līdzīgi. Bet tikpat labi, ja mēs tā psiholoģiski ka tātad Dombrovskis palūdz atkāpties ministri, kuru negribēja Nacionālais bloks, lai viņi atkāpjās. Un tagad viņi Dombrovskim liek, lai viņš atsauc ministru, kuru Dombrovskis vēlas paturēt savā valdībā. Tā izskatās pēc tādas,
teiksim, spēles ar Dombrovski un vienlaikus iespējams spēle, varbūt mūs izmetīs no valdības, ja mēs aiziesim ar tādu paceltu galvu, ja kā cietēji, ja, kas dos mums bonusus vēlēšanās un vēlētāji iežēlosies un visi, ka viens metīsies balsot. Jo, redziet, mani nepārliecināja par tātad, man nepārliecināja tas, ka pie vainas ir Bordāna koķetēšana ar demokrātiskiem patriotiem. Man tas absolūti nepārliecināja. Nepārliecināja tā ziņā, ka demokrātiskie patrioti, Gundars Krasts, ja, viņi mēģina attīstīt libertāņu idejas. Libertāņu idejas grūti attīstīt pat zemēs ar ļoti spēcīgu, teiksim, uzņēmēju slāni, kas veido būtiski lielu vēlētāju masu, teiksim, ja. Latvijā nav šādas bāzes šādām idejām, un to arī viņu tādi pieticīgie rezultāti rāda. Viņi tā kā tādi margināļi tomēr. Jā. No tā lēmuma, kas tika pagājušajā nedēļā izteikts, es sapratu, kad demokrātiskie patrioti faktiski ir populārāki pat par Nacionālo bloku, kad Bordāna aiziešana nozīmē viss cauri, Nacionālais bloks grimst un netiekot par nepārvarēs procentu barjeru, un tāds iespējas radās, un tad nekavējoties jāmet ir ārā. Tas rada ļoti daudz dīvainības. Bet labi, es saprotu, šobrīd it kā viss liecina par to, ka protams, viņi spēlē spēli, kā visas partijas. Nacionālā apvienība dod signālus, ka viņi kaut kā ļoti neumulīgi jūtās šajā pašreizējā koalīcijā. Viens no viņu tā saucamajiem ultimātiem pirms budžeta bija uzturēšanās atļaujas. Vairāk vai mazāk tas tagad ir aizlāpīts šis caurums, bet tikai aizlāpīts. Prezidents viņu vēl nav parakstījis un izsludinājis. Klīst baumas, budžetu pieņems, prezidents neparakstīs un tad viss platīs rokas. Ar ko sākām, sāksies no jaunas. Kā tev šķiet šīs uzturēšanās atļauju jautājums? Vismaz tādā redakcijā, kāds ir šobrīd prezidentam, tas būtu tagad jāparaksta, jāizsludina vai nē, tur tie 50,000, kur var nopirkt uzreiz to atļauju, 5 gadus dzīvot šeit. Īsāk sakot, tur vēl var rasties kaut kāda sarežģījuma. Man šķiet, ka vismaz man nepatīk šī forma, kādā veidā Latvija risina to, kad ir pārinvestēts nekustamā īpašuma segmentā. Šī forma, kādā veidā tas tiek risināts ar tām teiksim, man nepatīk šī forma. Bet es labi saprotu, ka šis šobrīd ir tāds vienīgais veids, kā daudzi cer atsaldēt līdzekļus, ko viņi iegrūduši nekustamā īpašuma tirgu. Viņi tur ir tagad iesaldēti, un tādā veidā viņi cenšas šos līdzekļus ārā. Un tā vēl viena nepatika tāda, ka tiklīdz šie līdzekļi tos cilvēki šo savu naudu izķeksē no šī, ko viņi tagad dara? Viņi investē atkal attīstībā. Jo nekas cits un labākas idejas nav. Ja? Šai ziņā tātad savukārt veids, ka tagad mēs vispār nevajag pat nekādas tur īpašums, ja? Mēs te tirgojam biļetes uz Schengenas zonu, tas jau tāda baltā karoga pacelšana drīzāk atgādina. Tāpēc man nepatīk nec viens variants, man nepatīk tas, kādā veidā viņi tagad taisās mainīt. Līdz ar to tad patiešām varbūt tās prezidentam būtu jāiejaucās un jānoformulē zināma ilgtermiņa noteikumi attiecībā uz šo segmentu un to, kā Latvija tālāk. Es saku, šis jautājums joprojām ir tāds jēls pusrisināts, neizrisināts, pie tā būtu tā kā jāatgriežās. Vismaz tagad varbūt tās skaistības ar budžetu norims varēs. Tad var mierīgi, es domāju, ka prezidentam vajadzētu apturēt un principā vajadzētu pieņemt vairāk vai mazāk racionālu un izsvērtu lēmumu, nevis lēmumu, kurš balstās uz to, ka viena maza partija sagrābusi pie Rīklas valdību, draudot izgāzt tur, teiksim, dažāda veida, neizgāzt, bet vismaz izjaukt svētkus pārējai uz eiro un vēl citām lietām, tad viņi tur aiz Rīklas un tad izsit uz kaut kādu kompromisu. Es domāju, drīzāk ir jāatrod kopsaucējs savādāks, un tāpēc ir vēl viena lieta, kas tagad pēc budžeta būs tāda delikāta lieta, kas jāatrisina, vismaz es saprotu, ka tuvākajā laikā to tā baigi atlikt nevarētu par to garīgi, kas pārēl lūgumu piešķir pilsoniem. Ko tu par to saki? Jā, tātad, ja Latvija būtu zeme, kura šaha lielmeistariem, mums visā citu ļoti labi lielmeistari, Mihails Tāls, pasaules čempions Mihails Tāls. Ja mēs visiem tāda šaha, drusku ar šahu saistīta teritorijā, ka mēs visiem ļaužiem, kuri kaut ko tādu dara, mēs visiem par lieliem nopelniem, nopelnu šaha labā, nopelnu Latvijas labā. Ja? Mēs tādu pieņemam tādu, ja? Un dodam. Ja? Protams, no tāda sabiedriskā attiecība viedokļa Latvija parādīsies ziņu lentās, ja mēs esam tā tālāk. Daudz plusu. Varētu būt, bet ir viena problēma.
Latvijas iedzīvotājs ir Aleksejs Širovs, kurš ir kurš ir tātad lielmeistars, kurš pretendēja arī uz tātad uz... Viņš ir augsts ticis, jā, šahā, jā. Un kurš tātad pārmaiņu rezultātā kļuva nepilsonis. Latvija neuzskatīja par vajadzīgu viņam piedāvāt pilsonību līdz 1996. gadam par īpašiem nopelniem vai vēl par kaut kādiem, lai arī viņš startēja zem Latvijas karoga, viņam līdz 96. gadā viņš pieņēma Spānijas pilsonību, viņš šobrīd dzīvo Latvijā, būdams Spānijas pilsonis. Un ir Latvijas iedzīvotājs, bet Spānijas pilsonis. Un tad uzreiz ir tā, nepilsoņiem par lieliem tātad panākumiem šahā mēs pilsonību par nopelniem nedosim, Krievijas pilsoņiem, tātad, ja tiem kaut kādas, ja tie paudīs vēlmi un būs kaut kāda nopelna šahā, dosim. Un man šķiet, ka jautājums, vai un kā visas Latvijas, teiksim, dažādas etniskās grupas šādu taisnības izpratni uztvers. Turklāt viņš grib saglabāt arī Krievijas pilsonību. Paralēli tam visam. Jāsaka, man arī tas, kas man nepatīk, un jāsaka, un pret tām izmaiņām, bet tam dubult pilsonību. Ja? Jo, ja aizbrauc kāds latvietis uz Brazīliju, viss labi, latvietis, dubult pilsonību, tā tālāk. Aizbrauc uz Urugvaju, viss nodevējs, nelietis, neko tev nedosim, nekādas pilsonības, lai tu, kas saka, izdzēšam tā uzvārdu. Ja? Uz Brazīlijā, pār robežai Ekvadorā, nē, viss cauri. Ja? Šī ir vispār man šķiet kaut kas, uztaisīt tādu segregāciju. Labās valstis, kur drīkst aizbraukt, sliktās valstis, tur nevar aizbraukt. Aizbraukt uz Austrāliju čempions, viss kolekcionē dubultpilsonības, mēs tev dodam. Ja? Aizbrauc uz valsti, kas nav šajā listē, ja? Nav NATO karaspēks izviedots, viss cauri un tam līdzīgi. Šī, manuprāt, ir netaisnīga rīcība. Un tas ir tīpaši tāpēc, ka ļoti daudz latviešu ir, piemēram, arī Krievijā, pašu ekspedīcijas tiek rīkots uz Sibīriju, aprakstot un tā tālāk. Un, protams, tad šajā gadījumā pret šo cilvēku daļu šī rīcība ir, manuprāt, nevalstiska, nepatriotiska, nelatviska un nevajag saukties par nacionālām partijas, kas šāds lietas taisa. Pārdomas par pašreizējo politisko situāciju tikko kā jums izklāstīja neatkarīgās Rīta avīzes žurnālists Juris Paiders. Paldies, Juri! Vislabāk!